Labdien, Vester! Labdien! Mums ir prieks, ka tu esi šodien šajā konferencē Subject Creativity. Un tev bija arī tāda ļoti iespaidīga uzstāšanās, kurā tu arī runāji par robežām. Un tad viens no jautājumiem, ko ir iesūtījuši arī tavi skatītāji un klausītāji, ir tieši saistīts ar robežām. Un viņi jautā, kur ir tā robeža radošumā, kuru pārkāpt nedrīkst? Mēs dzīvojam laikmetā, kad visas robežas drīkst iespējams pārkāpt, sevišķi jau radošumā. Tas tiek uzskatīts pat par vēlamu, manuprāt, un savā veidā tas pat ir tāds veiksmīgs PR, kad mēs, teiksim, pārkāpjam kādu robežu, kur vēl neviens nav atradis, lai to pārkāptu. Vai tas ir ētiski pareizi? Es negribētu teikt pareizi, bet vai tas ir ētiski veiksmīgi, un vai tas patiešām satura ziņā kaut ko palīdz šai pasaulē virzīties kaut kādā saprātīgākā gultnē, es nezinu. Un te mēs varam runāt par mākslinieku atbildību, protams. Es pats līdz šim katrā gadījumā robežu pārkāpšanu vienmēr, ja esmu tādu veicis, tad esmu tādu veicis pēc ilgstošas rūpīgas pārdomāšanas. Un teikšu godīgi, ka es pats drīzāk reaģēju uz kaut ko, kas notiek man apkārt, nevis inicijēju robežu pārkāpšanu. Piemēram, spēlējot citu komponistu skaņdarbus, es reaģēju uz komponista norādēm nošu tekstā uz to, kā komponists ir domājis un ko viņš ir vēlējies pateikt ar šo skaņdarbu. Un tas manī raisa kaut kādas iztēles ainiņas un palīdz veidot savu interpretāciju. Savukārt, komponējot mūziku, es drīzāk iedvesmojos no kaut kādām sajūtām, smaržām, nokrāsām visapkārt. Un līdz ar to es esmu vairāk tā kā reaģētājs. Robežu pārkāpšana manā gadījumā var izpausties vienīgi kā kaut kāda līdz šim nebijusi reaģēšana uz kaut ko, kas man ir apkārt. Un tādā ziņā droši vien, ka es ik pa laikam kaut ko tādu arī daru, jo, piemēram, ik pa laikam kaut kas, ko es veicu citu komponistu skaņdarbu interpretācijās, tiek atzīmēts kā kaut kas ļoti nepierasts. Nevarētu teikt, ka tas vienmēr ir pozitīvi vai negatīvi, bet katrā ziņā tas ir kaut kas, ko varbūt kāds cits nav iedomājies. Manuprāt, tas ir pozitīvi. Un tavuprāt, vai būt radošam nozīmē iet pret straumi? Un kā tu esi šo iešanu pret straumi izjūtis savā dzīvē? Iešana pret straumi ir kaut kas, kas, laikam, kā angliski saka, runs in the family. Jo mani vecāki, vēl tālajos padomju gados, varbūt ne tik tālajos, darīja visu iespējamo, lai nekļūtu par toreizējās sabiedrības locekļiem, daudzajādā ziņā gāja pret straumi. Un tieši viņi bija vieni no pirmajiem atmodas rindās, un tieši viņi mēģināja vienmēr saprast, kas ir tās lietas, kurām cilvēki automātiski pakļaujas nedomādami. Tieši šī kritiskās domāšanas sēkla ir bijusi tā, kas droši vien ir virzījusi kaut kādu iešanu pret straumi. Šobrīd ir tik daudz to straumju, ka saprast, kurā brīdī es eju pret un kurā brīdī pastraumi ir pavisam grūti. Un drīzāk mēs varam saprast, ka ir vienas ideoloģijas straumi, vēl kādas ideoloģijas straumi, vēl kādas ideoloģijas straumi. Un tad atliek vien izdarīt savus secinājumus par katru no šīm ideoloģijām un savu attieksmi pret to. Un kas ir tavs ieteikums, kā attīstīt radošumu? Vai to vispār var attīstīt? Es domāju, ka katrs cilvēks piedzimst radoši. Es uzskatu, ka bērni ir radoši, ka nav netalantīgu bērnu. Un pats pēc savas pieredzes es varu teikt, ka manu radošumu ļoti palīdzēja attīstīt tas, ka es centos saskatīt ļoti triviālās un it kā neinteresantās lietās visapkārt kaut ko interesantu. Jā, es augu tādā vidē, kur varbūt nebija daudz kaut kādu kārdinošu impulsu no malas, kur nebija daudz multeņu vai video spēļu vai tam līdzīga lieta. Tie arī bija, protams, citi laiki. Un kad bija varbūt dažas grāmatas un daudz dažādu objektu, istabā galds, ķeblis, krāsnes un kaut kas vēl. Un no tā visa es visu laiku gribēju iztēloties kaut kādu tādu interesantāku pasauli, nekā varbūt tā objektīvi ir. Un kas to lai zina, kāda šī pasaule objektīvi ir? Varbūt, ka tieši iztēlojoties kaut ko vairāk no it kā vienkāršām lietām, mēs īstenībā reāli iepazīstam šo pasauli. Liels paldies, Vester! Paldies!